Ja dažādas apaugstēšanās slimības ir, kā teikt, populāras un visiem redzamas, tad, piemēram, vēnu slimības jau ir tāda kā delikāta lieta, un par to tā skaļi nerunā. Taču šādas problēmas var atrisināt, un to var atrisināt apmeklējot doktora Mauriņa vēnu centru. Šeit, kā jūs redzējāt, ir izveidots tiešām burvīgā vietā vēnu centrs, kas ir cilvēkiem manā skatījumā tīpaši, kas brauc no Kurzemes puses viegli, kur viņi var viegli piekļūt. Un šeit, kā jūs redzat, mums ir izveidot 3 kabineti, kuros konsultē mūsu speciālisti, kas ar ļoti lielu pieredzi venozo saslimšanu diagnostikā un ārstēšanā. Un jebkurš pacients šeit var griezties ar problēmām, kāju problēmām, saistībā ar paplašinātām vēnām un problēmām saistītām ar šīm vēnām, kā kāja tūska, ādas izmaiņas, trofisks šūls. Viņš šeit saņems visu nepieciešamo diagnostiku un ārstēšanu. Kā arī mēs ļoti lielu uzsvaru esam likuši šeit, lai varētu pacientiem arī ļoti labi izskaidrot. Kā jūs redzat, šeit ir izveidota speciāla monitoru sistēma, kur mums ir ļoti labi. Mēs varam pacientiem skaidrot visas tās problēmas, kas saistītas ir diagnostikā gan ar vispusējām un dziļām vēnām, un tālāk jau izskaidrot, kāda būs šī nepieciešamā tālākā ārstēšana, izejot no tā. Plus jūs redzējāt, ir arī attīstīta vesela nodaļa, kur mēs veicam pacientiem šo kompresijas ārstēšanu. Tas ir ne tikai kompresijas pārsējas, lai reducētu kāju tūsku un ārstētu trofiskus šūlus, bet arī šī kompleksā ārstēšanā mēs iekļaujam šobrīd mehānisko limfodrenāžu. Tādējādi mēs varam būtiski uzlabot šo ārstēšanu pie dažādiem tūsku veidiem un arī ārstējot gan limfātiskas tūskas, ne tikai kājās, bet arī rokās, kā arī ārstēt trofiskus šūlus. Rīgā pacienti tiek konsultēti 2 vietās – Brīvības ielā un Kalnciem ielā, bet centra speciālisti veic izbraukumus arī pa visu Latviju. Pēc šiem braucieniem ir secināts, ka cilvēki griežas pie speciālista jau novēlotās stadijās, un tad jau ir grūti ārstēt. Ja tas būtu bijis cilvēks griezies saulaicīgi, mēs būtu veikuši šo precīzo diagnostiku un nozīmējuši šo ārstēšanu, kas nevienmēr ir operācija, nevienmēr tā ir lāzera operācija. Ļoti bieži mēs šīs problēmas, tīpaši sākotnējās stadijās, varam arī risināt ar skleroterapijas palīdzību, kas izmaksu ziņā ir salīdzinoši lēti. Un tā kā es pacientiem visiem varētu ieteikt nenodarboties ar pašārstēšanos, griezties saulaicīgi uz šādu diagnostiku, jo nereti arī pacienti ārstējas paši dzer dažādus medikamentus un smērē dažādas smēres, domājot, ka tā ir vēnu problēma vai dziļo vēnu problēma. Un, kad viņi atnāk pie mums, tad mēs sakam, nē, jums vēnu problēmas nav, ne artēriju problēmas arī. Jūsu sūdzības saistīts vai no mugurkaula problēmām vai locītavu problēmām. Līdz ar to jums nepieciešama cita ārstēšana un jāgriežās pie citiem speciālistiem. Vēnu saslimšana, diemžēl, ir populāra, un tas ir saistīts gan ar vecumu, kā arī ar ķermeņa masas palielināšanos. Starptautiski pilnībā vēnu ārstēšana aizgājas prom no lielajām slimnīcām, universitātes slimnīcām uz šo ambulatoro daļu. Kāpēc? Tāpēc, ka vēnu operācija mūsdienīgi mēs varam viņu ilgst pusstundu. Apmēram. To mēs veicam šobrīd ar lāzeru. Pacientiem nav sāpes, nav rētas. Tad pat dienā viņi var atgriezties darbā, var atsākt savas ikdienas aktivitātes. Mēnesi jāvelk kā kompresijas zeķes. Un stacionārā saistībā ar šo operāciju, kas ilgs apmēram pusstundu, pacients pavada varbūt kādu stundu, pusotras. Un viņš tad pat dienā dodās prom. Nav nepieciešama anestēzija, nav jāpavada ilgs laiks slimnīcā, līdz ar to arī izmaksas ir samazinājušās, līdz ar to arī ir panākts svarīgs mērķis – pacients vairs nebaidās. Centrā strādā 5 ārsti. Tie pieņem jau iepriekš pieminētajās adresēs Rīgā un izbrauc katru mēnesi ārpus Rīgas. Grafiks ir stingrs, var pieteikties saulaicīgi zvanot uz ekrānā redzamo tālruņa numuru. Doktora Mauriņa vēnu centrā var meklēt palīdzību jebkurā gadījumā arī tad, ja nevar vairs izturēt sāpes un gaidīt savu kārtu. Centra speciālisti jums noteikti palīdzēs.